Labdien, dāmas un kungi! Es domāju, mēs varētu sākt konferenci, kas ir veltīta zaļās ekonomikas, zaļās attīstības jautājumiem. Konferences programmu variet paņemt pie durvīm, ja kāds nav paņēmis, tur ir darba kārtība tātad. Un ko es vēl gribēju minēt, mēs runātājiem lūdzam ievērot laika grafiku. Te būs tāda kārtība, kad paredzētais laiks ir, kad atliks 2 minūtes līdz paredzētā laika beigās, tad būs dzeltenā kartīte parādīt, tur pusminūte līdz beigās, tad būs sarkanā kartīte. Ja? Tā kā tā, konferencē jautājumi, kā es minēju, vairāk vai mazāk tiks veltīti daļēji šim te pētījumam, teiksim, apskatām, kāds ir minēts nosaukumā, bet principā doma ir tāda, ka izraisīt diskusiju un tālākas konsekvences zaļās ekonomikas, zaļās attīstības jautājumu risināšanā. Un, lai to darītu, mums jāsāk pirmkārt par to runāt un informēties un informēt sabiedrību, un tāpēc arī šīs te pasākumi notiek. Tātad, kā ievadu runu, es vēlētos lūgt Robertam Zīlam, Eiropas parlamenta deputātam, kas arī ir stāvējis pie šo te lietu šūpuļu un atbalsta. Lūdzu, Zīlam. Paldies. Labdien visiem. Es tiešām esmu pateicīgs, ka domāju, ka autori, kas gan veids pētījumu, ko šodien prezentēs, gan izraisīs šo diskusiju, gan Graubana kungam, gan Cerins kungam, radīs to interesi, ko mēs sagaidām. Jo es arī pārstāvu Eiropas konservatīvu reformistu aliansi, kas redzam šeit plakātā šo lauvu. Un šī alianse ir Eiropas konservatīvo, varētu teikt tā, partiju ģimene, kura tātad šādā gadījumā šāds politikas rada atbalsta politikas izaicinājumiem dažādās Eiropas Savienības valstīs, tā skaitā Latvijā. Šīs alianses atbalsta mēs jau šī telpā veicam otro konferenci. Viena bija, nemaldos, pirms pusotra gada apmēram, kura bija pamatā veltīta gāzes tirgumu, arī daudz no šeit klātesošiem tur piedalījās. Es arī biju moderātori, kā Juris Ozoliņš, ko mēs ļoti parasti augstu vērtējam šajā enerģētikas ekspertīzē. Un šis ir zināmā mērā turpinājums orientāts uz zaļo ekonomiku, uz atjaunojumiem resursiem. Šajos ievadvārdos, ko es gribētu pateikt, tas, ko es redzu no Eiropas Savienības puses, kas man un arī no kopā sakojot šiem procesiem vairāk vai mazāk tādā politiskā līmenī, ne tik daudz ekspertu līmenī, gribētu izdarīt mazu atkāpi, jo, manuprāt, ir zināmas krustceļas politiskā izpratnē par nākotni, kādā tālāk mēs strādāsim, jo, kā daudz saka, ir beidzies zināms medusmēnesis ar atjaunojumiem enerģētikas resursiem kā tādiem. Eiropas valstīs un arī globāli šī situācija diezgan būtiski mainās. Vispirms par fonu šim tirgum, kas neatiec tieši uz atjaunojumiem enerģētikas resursiem, bet neapšaubām jau ietekmē. Tas ir tas, kas notiek gāzes tirgumā. Ja mēs tā paskatāmies, šī slānekļa gāzes iegūme, kas atsaistīja, un arī tagad šī zināmā procedūra, kas iesākta ar Gazprom un Eiropas komisijas pusi, faktiski parāda to mūsu ierasto domāšanas veidu, pie kā mums pieredzināja mūsu netālu esošā lielā kompānija, lielajā valstī, kā tas noteikti saistās ar naftas cenām. Tātad, ja mēs pasakojam līdz kādā situācijā, mēs esam nokļuvuši, kurā mums ir nemaldos robežu cena no šī, kopš iestāšanās Eiropas Savienībā gāzēm mums ir augus 3-kārši. Te pašā laikā ASV no 8. gada viņi samazinājušies vairāk kā 4-kārši. Tad ir pilnīgi citādi procesi, kas, protams, šo situāciju ietekmē. Un Baltijai, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi tomēr atrast kopsaucēju Eiropas Savienības liberalizācijas likumdošanas ieviešanā šī gāzes sektorā, kur elektrības sektorā ir daudz tālāk aizgājuši kopš 2009. gada, kad tā tika apstiprināta. Tad gāzes sektorā man jāizsaka bažas, ka Latvija krietni atpaliek šīs likumdošanas ieviešanā, izmantojot izņēmumu derogācijas statusu šajā direktīvai, un mēs neatsaistām infrastruktūru no gāzes piegādātājiem. Tas ir tas, kur mēs atpaliekam no Lietuvas, kas to ir panākusi ar 2014. gada 1. janvāru, un no Igaunijas ar 2015. gada 1. janvāru. Par mums ziņu nav. Ziņas ir, ka tiek vestas sarunas iespējams ar Latvijas gāzes akcionāriem. Tas ir fonam pie cenām un pie iespējām, kāds izaicinājumi rodas elektrības ražošanā ar atjaunojumiem enerģētikas resursiem, jo skaidrs, ka mums šī bāzes jauda ir pamatā, tā ir gāze. Tātad
Šajā gadījumā mums tas ir ārkārtīgi svarīgi, kas, manuprāt, notiek arī šī tirgu un ar šīm cenām Baltijas pusē. Pie globāliem procesiem, protams, mēs šī auditorija, domāju, jūs ļoti labi ziniet, kāds izrāviens ir tādos globālos procesos starp Ķīnu, ASV un Eiropas Savienību, kur Eiropas Savienība arī ir potenciāli atrodas ļoti lielā iespējams prasībā pret Ķīnu, kurā ir iespējams, ka ir bijis dempings, tātad bateriju ražošanā, saules bateriju kolektīvā ražošanā, kas ir krietni samazinājis cenu, bet ASV jau ir pacēlus tātad ievedmojas tarifus šim te biznesam, un Eiropā tas ir vēl svarīgāk, iespējams, kā ASV, jo 80% no šīm te iekārtām nāk no Ķīnas, kas varētu nozīmēt aptuvenais kopējais apjoms ar 21 miljārdus eiro. Tas ir tas, par ko varētu būt runa, par ko varētu šis konflikts kaut kādā veidā risināties, bet es domāju, ka katrā ziņā tas nenozīmē, ka šis virziens atjaunojamos enerģētikas resursos, ņemot vērā šo Ķīnas lielo tirgus daļu, ir kaut kā jāmaina. Vēl tas, ko mēs varētu uztvert Eiropā, ka Oettingera tas teikums, ko viņš faktiski lieto, ka zemes karbona ekonomikas galvenais izaicinājums, lielākās izmaiņas bez šaubām būs enerģētikas jomā un īpaši elektrības ražošanā, kas ir, es domāju, lielā mērā fokusā šodienas diskusijā, jo, lai varētu, respektīvi, šis Eiropas Savienības ambīcija, kas ir zem karbona ekonomika ar tirgus elementiem un arī ar drošu piegādi, apgādi enerģijas, tas ir tas, kas bieži vien ir ļoti nesabalansēti un grūti sabalansējams lietas, kas ņemot vērā to, ka to dara dalību valstis ar zināmu koordināciju Eiropas Savienības līmenī, rada ļoti neviennozīmīgs signāls investīciju jomā, privātā kapitāla un arī līdz ar to publiskā kapitāla piesaistīšanā iespējamos līdzfinansējumu virzienos. Un pārējot uz elektrības, kur es redzu izaicinājums, ir labi zināmā šī auditorijā tas, ka atjaunojami enerģētikas resursi iespējams radīs 80% no visām problēmām vai šaurajām vietām bottlenecks angliski 2020. gadā tieši ar sistēmas pārvēru, ar operatoriem, par ko viņi ir samērā lielā uztraukumā par to, kādā veidā ar palielinotiem atjaunojumiem enerģētikas resursiem varētu izbalansēt bāzes jaudas, jo atjaunojums enerģētikas resursu vairums gadījumos nevar uzreiz piegādāt lielāku pēc operātora pieprasību lielāku jaudu tīklā, un arī šis ļoti tehniskā lieta, ko es domāju, ka jūs labi zināt par to, ko vienmēr runā par šīs frekvences uzturēšanu, 50 hercu arī sistēmu operatoriem. Tad vēl tas, kas Eiropas Savienībā tiek uztverts, ka ļoti dažādās valstīs tiek dažādi pielietotas šīs atbalsta skēmas, kas un pie tam tiek mainīts, kā tas arī notiek zināmā mērā Latvijā pēdējā laikā. Ļoti krass piemērs ir Bulgārija, kurā pieņem arī politiski iemeslu dēļ diezgan liels pagrieziens pret atjaunojumu enerģētikas resursiem, samazinot tarifu, kas saistīti piemēram 50% saulē un 20% vējam. Un faktiski politiskā līmenī tiek pasniegts, ka elektrības tarifu pieaugums ir atjaunojuma enerģētikas resursu dēļ. Tā pašā laikā ir zināms progress gāzes infrastruktūrā ar South Stream projektu virzību viss un vienā un tā pašā valdības pozīcijā. Un šeit mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem par šādām situācijām, saprastam, ka šīs lietas ir lielā mērā savstarpēji saistītas, jo tīri politiskā līmenī tie signāli, kas tiek jāuztver ne tikai kā profesionāla enerģētikas jautājumu, kur iespējams neapšaubām šīs atbalsta skēmas ir jāveido vairāk tirgus orientētas tām atjaunojuma enerģētikas resursu tehnoloģijām, kuras nespēj tikt šīm jaunākām prasībām no tirgus puses, zināmā mērā jāzaudē šajā konkurencē. Jo šis konkurences elements pašreizējās atbalsta skēmās, protams, ir tāds, kurš varētu vēlēties viņu stiprāku ietekmi. Jo pamatā viņš nav saistīts ne ar attālumu, cik tālu jūs esat no patērētāji, jūsu ģenerācijas jaudas tiek lietotas tur, kur ir izdevīgāk, nevis tur, kur ir patērētājs. Līdz ar to tas prasa papildus izmaksas tīkliem un attiecībā uz šīm sabalansētības lietām. Ir arī tādi pētījumi, kas apliecina to, ka jo vairāk jums atjaunojuma enerģētikas resursi, jo vairāk jums ir šīs bāzes jaudas, kas savukārt, ja pīķis brīžos, kad vējš strādā vai saule strādā, tad jums jāslēdz ārā tās pārējās jaudas, protams, nekonkurēt cenas ziņā, un šajā brīdī
tas tiek CO2 izmeši kļūst lielāk šajās jautās, jo startējot vai izbeidzot šo bāzes jaudu generāciju izmeši palielinās. Tas ir tas, kas nāk šī fonā. Un visbeidzot ir vairāk valstu, kā Spānijas, Itālijas, Portugāles un arī Vācija par šo te tādu faktiski vērtē šo situāciju, ka iespējams ir jāatrod kompensēšanas mehānismi šīm te bāzes stacijām, kas strādā pamatā Eiropā vai no gāzi vai oglēm, elektrības vietā, jo pretējā gadījumā viņas tiek izspiestas no tirgus, kas ir atkal otrs izaicinājums tātad politikas veidotājām dalību valstīs. Un visbeidzot, Eiropas Savienības, Eiropas komisijas personā vēlās atrast labākās vadlīnijas, kādā veidā tomēr šo samērā dažādo sistēmu Eiropas Savienības dalību valstīs kaut cik ievirzīt pēc labākās prakses, labākajos modeļos. Tātad tie izaicinājumi, kas, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi, jo būtu slikti, ja mēs šo medus mēnesi ar atjaunojumiem enerģētikas resursiem pagriezt nepareizās kustībās, nepareizās krustcelēs Eiropas Savienību un arī šeit Baltijā un arī šeit Latvijā, ir īpaši, kas mūs viss skar tajā virzienā, kas radītu būtiskas sekas nākotnē ar nepareizām tendencēm, no kurām mēs beigās iznāktu daudz lielākām izmaksām, gan tarifu veidā, elektrībā, gan arī visos citos veidos, jo, ja nav labākā prakse un labākā konkurences iespējas enerģētikā, tas parasti noved pie lielākām izmaksām nākotnē. Paldies, vēlu konferencei, sektas. Paldies Vīlas kungam. Vēlētos dot vārdu tālāk vienam no zaļās attīstības jautājumu lielākajiem virzītājiem Latvijā, Saeimas deputātam Eināram Cilīnskim, pastāstīt par zaļās attīstības iespējām kā tādām kādas. Jā, labdien visiem. Droši vien diezgan daudz ir jau dzirdējuši manu tādu prezentāciju par zaļo ekonomiku. Un šodien es varbūt gribētu pastīties uz to lietu mazliet plašāk, konkrēti par valsts attīstības vizijām un kāpēc valsts zaļā attīstība var būt tas virziens, kas Latvijai šobrīd ir izdevīgs. Jo īstenībā tas ir īstais laiks, mēs pašlaik tieši strādājam pie Nacionāla attīstības plāna, ir Nacionāla attīstības plāna zaļā vīzija un tad arī tālākais detalizējums. Un šeit ir daži tādi jautājumi. Faktiski pie valsts attīstības plāna mazliet jau pat plašākā nozīmē pie tādiem virzieniem un arī mazliet jau globālākā kontekstā. Un viens ir, vai kopējot un atkārtojot tieši citu valstu stratēģijas, ir iespējams tās citas valstis panākt. Un tā atbilde man liekas, ka bieži vien kā nav, jo tādā veidā tās valstis, kas ir gājuši pa kaut kādu attīstības modeli pirmās, ir izmantojuši šī modeļa priekšrocības. Un tas, kas ir jādara mums ir jāatrod, teiksim, izējot no tās pieredzes savus modeļus, kas īstenībā iet jau priekšā tām valstīm, kas to ir darījuši. Ja runājam par Nacionālo attīstības plānu, tad ja ekonomiskais izrāviens ir galvenais un vienīgais motivējošais, tad kāpēc individam būtu šis ekonomiskais izrāviens jārealizē Latvijā? Jo no valsts viedokļa mēs varam izvirzīt šo ideju kā ekonomisko izrāvienu, no individu viedokļa Norvēģijā viņu var realizēt efektīvāk. Un ja nav citu motivāciju, kas ir ideoloģiski vai kāda palikt Latvijā, tad var sanākt, ka tas izrāviens notiek citur, ļoti lielam skaitam individu, kāds arī notiek. Un tad vai ir viena alga, kas nodrošina ekonomisko izrāvienu, ja, teiksim, vai tas ir nekustamo īpašumu burbulis, nekustamo īpašumu pārdošana ārzemniekiem, vieta, kur teiksim, var veikt banku operācijas, kas ir tuvāk NVS nekā Šveica, un protams, varbūt vēl interesantāk biznesa veidi. Un tad šie biznesa veidi dažkārt, teiksim, noved pie tā, pie kā viņi noved jau vienreiz, un tas var atkārtoties. Un tad, skatoties par attīstības vīziju, vai pastāv tomēr iespēja atrast sabiedrību vienojošu attīstības modeli. Un man beidzamais jautājums ir, un tas bija tas, ko Roberts jau pieminēja, par resursu limitiem. Un
resursiem un peak oil un tā tālāk, kas jau sākās, teiksim, no Malthus teorijas, kas faktiski izgāzās, un tad sekoja Meadows, Romas klubu, teiksim, šīs prognozes, par ko ir dažādi viedokļi, vai viņas ir arī izgāzušās, vai viņas ir sasnieguši savu, teiksim, vēl nav tas piepildījies. Un tad ir teorija, ka zinātniskā attīstība ir tāda, kas faktiski visus šos resursu limitus apgāž. Ja? Un par to it kā liecina arī tas, kas notiek ar šo slānekļa gāzi. Un tāpēc, teiksim, bija raksts, teiksim, ka mēs nonākam fosilās enerģijas pārpilnības laikmetā. Ja? Teiksim, age of abundance un šo resursu. Un tās ir tās diezgan interesants lietas, kam visam vajag sekot līdzi, un mēs nevaram to neņemt vērā. Bet tagad nākošais ir, kas ir, vai droši vien, kas drīzāk nav zaļā attīstība, un kas ir cilvēku, teiksim, stereotipi par zaļo attīstību. Tad vienkāršākais stereotips, ka tie ir ar krūmiem aizauguši lauki. Tad, zināmā mērā pamatots stereotips, bet kad tā ir dārga atjaunojamā elektroenerģija, ko, teiksim, īsteno politbiznesmeņi ar kvotām, dažādām blēdībām un tā tālāk. Un faktiski no tā arī nav nekāda labuma, tikai liela tarifa un ārzemēs izgatavots iekārtas, ko šeit. Teiksim, ir tie fakti, ko, kā skaitā jūs vakar skatījāties televīzijā, zināmā mērā arī šo tā kā kaut kā apliecina. Tad stereotipi ir par to, ka zaļā attīstība tās ir vidas prasības, kas nepieļauj attīstīt ražošanu, vai arī valsts kā rezervāts, no kur ir aizbraukuši cilvēki, un arī tāds sarežģītāks, bet arī, ka tas ir valsts nepamatot iejaukšanās brīvā tirgus ekonomikā, jo īstenībā, teiksim, brīvā tirgus ekonomikā resursi aizies uz to virzienu, kas ir efektīvāks un teiksim, speciāli kaut ko stimulēt ir nepareizi. Ja? Teiksim, piemēram, nekustamo īpašumu biznesa ir visefektīvākais, kā rādīt. Tie ir šie stereotipi, ja, teiksim, uz ko mums jāatbild. Tagad, varbūt atejot atpakaļ mazliet, kā faktiski tā ideja man radās, strādājot toreiz vēl vidas ministrijā, kad mēs pētījām gan starptautisko pieredzi, gan bija virkne jau toreiz pētījumu, tā skaitā kompleksu pētījumu, ko veids profesors Blumbergs grupa, bet arī citi. Un tad bija klimata pārmaiņu finanšu instruments un tā praktiskā pieredze ar uzņēmēju un zinātnieku tādu sadarbību, kas ļāva īstenot veselu virkni tādu kompleksu projektu, gan ēkās, gan it īpaši, teiksim, ražošanas procesos, un tie bija ļoti sekmīgi, un daļā kā nebija sekmīgi, teiksim, transporta sektorā, mainoties rapšu cenām faktiski, un tas fosilais vairs nevarēja konkurēt, un tā. Bet tas faktiski noveda pie domas par zaļo ekonomiku. Tad es iepriekšējās reizēs parasti citēju vairāk zaļās ekonomikas definīcijas, un šeit es pamēģināju izvilkt ārā tādas komponentes, kas ir izvilktas no vairākām tādām definīcijām, kas visās viņš nav, bet tad zaļā ekonomika nosaka, tā ir cilvēku labklājības pieaugums, sociālā līdztiesība, sociālā iekļaušanās, ja, acīm redzot, tā ir ekonomika, kas virzās uz lielāku sociālu līdztiesību nekā, teiksim, tas, kur mēs virzāmies tagad. Tad, protams, vidas riska un ekonomisko ieteikumu samazināšana, tā skaitā CO2, pasaules līmenī, bet arī vietējā līmenī, tās ir zemes oglekļa emisijas un resursu efektivitāte. Tās bija apmēram tās galvenās lietas, kas dažādās kombinācijās pārklājās vairākās definīcijās. Un tad, izējot atkal no definīcijām un nākamajā prezentācijā Mārtiņš parādīs, kādas definīcijas ir literatūrā. Es pamēģināju nodefinēt, tas faktiski tā kā atkal mana definīcija, kas varētu būt zaļā attīstība. Un es viņu definētu kā
mērķtiecīga un plānveidīga valsts attīstība. Protams, plānveidīgi nenozīmē, ka šeit nav tirgus ekonomikas tendences. Kas ievērojot pasaules nākotnes attīstības tendences un arī valsts kultūras saknes, izveidot resursu efektīvu, elastīgu pret ārējiem satricinājumiem, uz zināšanām bāzēt ekonomikas modeli, kas ir sabiedrību vienojoši un sociāli iekļaujoši. Tad tas būtu jau šis plašākais, mēs varam strīdēties, vai tā definīcija šāda vai citāda, bet tie ir tie komponenti. Un tad, ja mēs paskatāmies nākošais, kas ir tie virzieni. Faktiski, domājot varbūt par to nākošo periodu, mums jādomā gan par 20. gadu, gan par 30. varbūt par ilgtermiņu stratēģiju 50. gadu, bet šeit ļoti būtisks ir tieši energoefektīvas būvniecības komponenti, kas var būt ne tikai kā vietējā, tirgus stiprinošs pasākums, bet tas var veidoties kā faktiski jau pakalpojumu eksports uz citām valstīm, ko arī diezgan sekmīgi jau īsteno, varbūt daži cilvēki Latvijā šobrīd, bet tas ir diezgan normāla niša. Tālāk ar to saistītas iekārtas, kas var būt gan mūsu zinātnieki izgudrotas, gan šeit ražotas, un arī tādas ir, ja, iekārtas komponentu un būvmateriālu, kas vienlaikus ir vajadzīgi diezgan plašajiem iekšējiem patēriņam, bet arī, protams, primāri eksportam. Tad tas noteikti ietver citu veidu resursu efektīvu ražošanu. Tas ietver, un jā, kāpēc, resursu efektīvu, varētu teikt, ka varbūt, ka mums vajag tādu arī pretēji resursu efektīvu vai liela ražošana vai kaut ko tādu. Protams, nevar izslēgt, kādā gadījumā arī kaut kas tāds var notikt, bet mums jāsaprot, ka mums nebūs ļoti bagātīgs darba spēks, un ievest mēs viņu sevī daudz negribam, īpaši nekvalificēt, un līdz ar to, ar šādu vienkāršu un plašu lielražošanu diez vai Latvija var izkonkurēt Ķīnu un virkni citas valstis, kuras to var veikt efektīvāk. Un tāpēc Latvijai ir jābūt zināšana efektīvai ražošanai, kas darbojās uz noteiktām nišām, un faktiski ir ļoti labi, ja šīs ir kaut kāda klasteri, kas ir mūsu meža klasteris kopā ar energoefektivitātes un tā tālāk. Bet, protams, tas neizslēdz citu veidu efektīvu ražošanu. Un tad es domāju, ka ir dabas un kultūras pakalpojumu eksports, dabas un kultūras sinerģija un tā tālāk. Protams, arī transporta pārveidošana vidē draudzīgāk, atkal ievērojot izmaksas, bioloģiskā lauksaimniecība, droši vien šie virzieni var būt vēl. Tālāk par finansējumu. Tad, protams, ir Eiropas Savienības finansējums un bieži vien, skatoties nākotnes attīstības modeļus, arī, NAP kontekstā, tas jautājums ir, kā sadalīt tos miljardus, ko iedos Eiropas Savienība. Tas ir viss, jā. Klimata fonda, protams, ir mazāk, bet faktiski veidojot mērķtiecīgu ekonomikas sistēmu ir iespējams ļoti būtisks privātais finansējums, kas ir īpaši energoefektivitātē, kas var būt energoservisu kompānijas, kas var būt dažādi citu veidu publiskās privātās partnerības. Un šī energoefektivitāte zināmā mērā ir saistīta ar atjaunojamo energoresursu plānveidīgu ieviešanu, bet faktiski, manā skatījumā tieši energoefektivitāte ir nākošā perioda tātad lielāka prioritāte kā atjaunojamo energoresursu. Tālāk noteikts kredītu līnijas, pa kuram jau notiek sarunas, tad nodokļu sistēma, kā pārnest nodokļu slogu no darba spēku uz vidas ietekmēm, kas var būt CO2 nodoklis, kas var būt PVN atvieglojumi, kurēs neiedziļināšos. Tāpat arī, nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu uz laiku renovētām ēkām, vismaz par to daļu, ko pieaug īpašumu vērtību. Un, protams, tas varbūt ir ne tikai finansējums, bet arī citu veidu mehānismi, kā standarta brīvprātīgās nozara vienošanās un zaļais iepirkums. Un, izējot no tā,
kas var būt zaļās attīstības nākamie soļi. Tātad nākamie soļi ir, protams, nacionāla attīstības plāna pabeigšana un es domāju, vismaz kaut kādā mērā šīs zaļās vīzijas iestrādāšana nacionālā attīstības plānā. Tas ir mans jau pieminētais zaļās ekonomikas likums. Tas ir nepieciešamā dokumentācija energoservisu kompāniju piemērošanai ēku energoefektivitātēm ne tikai. Un tas nozīmē kompleksu un saskaņot plānošanas dokumentu un likumu hierarhiju. Tas nevar būt tā, ka, teiksim, pieņem vienu likumu, un tad viņš īstenībā izlaiž no visā pārējā ārā un pārējais ir citādā. Un tad es domāju, ka ideja par valsts tēlu, kā zaļākā valsts pasaulē, ko varbūt no tās zaļās vīzijas izrāva kā ārpus kontekstu un kā pašu galveno un būtu nereāli, bet tam ir savu vietu un tam ir savu loģiku, jo īstenībā tas ļautu gan piesaistīt investīcijas, gan arī izveidot kaut tādu valsts tēlu, ko pašiem būtu lepni. Zaļās ekonomikas likums. Šeit es to droši vien lielākā daļa ir dzirdējuši. Tas, protams, ietver mērķus principus, tas ietver pārvaldības jautājumus, institucionālos kaut cik atbalsta mehānismus, daļa no kuriem es jau pieminēju iepriekš, atsevišķas prasības nozarēs un jomās, kā arī atsevišķām zaļās ekonomikas tehnoloģijām, tā skaitā vidas prasības. Šeit ir zināma saistība, vai šajā likumā tas būs, vai tas ir vienalga, teiksim, saistītā likumdošanā nākamajiem soļiem, tas ir saistība izglītība, zinātne un inovācija atbalsts, jo bez tā faktiski arī tas nevar funkcionēt, jo viena lieta ir veidot tāds atbalsta mehānismus jau aprobētām tehnoloģijām, un otra lieta ir tomēr, veidot pilotu projektus jaunu tehnoloģiju aprobācijai, un šīs lietas nevajag sajaukt, ja, teiksim, mēs ar dārgām tehnoloģijām aizējam un sākam viņas ļoti masveidā ieviest, tad tas varbūt nav tas, ko vajag, bet ja viņas tomēr izmēģina un skatās, kā tas varētu nākotnē attīstīties, kad šī cena kritīsies, tas ir pilnīgi cits pieeja. Un arī likums ietvertu šo ideju par Latviju zaļāko valstu pasaulē, kas nozīmē sabiedrības apziņu, informēšanu un valsts tēlu. Vispēcot, kāpēc zaļā attīstība var izdoties, un es domāju, es pat rakstu izdosies Latvijā. Tas ir tāpēc, ka Latvijai ir esošās dabas bagātības un jau tagad zaļās valsts tēls, kas lielā mērā mums ir ļoti liels procents atjaunojumu energoresursu, mums ir meži, mums ir dabas bagātības. Tam ir atbilstoša sabiedrības mentalitāte, mums ir atbilstoši intelektuālais potenciāls un darba spējas. Un kas man liekas, kāpēc tas izdosies, ka šīs zaļās attīstības idejas pašorganizējoši sāk izplatīties, jo tas viena lieta ir, kad politiķi no augšas to nodiktē, un tad kādu laiku to nesaprot, bet faktiski tās idejas dažādos formās sāk nākt no apakšas uz augšu. Un tad, kad tas kādā brīdī saskarās, tad faktiski šī sabiedrība pieņem šo attīstības virzienu. Lūk, es varbūt šoreiz atļāvos mazliet vairāk tādu filozofisku pieeju šai lietai, bet nākamās prezentācijas pierādīs, ka faktiski tam visam apakšā ir nopietns ekonomisks pamats un reāls potenciāls, un es ceru, ka tad arī to mēs varēsim šodien redzēt, un ar šodienas konferences mums nekas nebeigsies. Tas darbs turpināsies, tā skaitā arī varam ministrija ar ekonomikas ministriju vienojušās par ļoti cītīgu darbu pie ESCO modeļu un citu modeļu tātad ieviešanas, kas varētu veicināt liela apmēra kompleksu ēku energoefektivitāti. Un arī pie zaļās ekonomikas mēs varēsim tālāk. Paldies! Paldies Līnces kungam. Man pateikt, ka mēs virzamies precīzi pēc grafika. Laika jomā
teiksim, iniciatori zaļēji un atbalstītāji šeit ir redzami, ka organizācija lokot, tātad Tēvzeme brīva vēl nekā, kā arī Eiropas konservatīva un reformistu alianse. Un es šo te pētījumu vairāk vai mazāk varētu saukt īstenībā par tādu apskatu, stratēģiju, normatīvās bāzes, dažādu atbalstu veidu, apskatu Eiropas Savienībā vienā otrā citā pasaules valstī, kā arī ko tas varētu, teiksim, kopumā dot šeit zaļai attīstībai mūsu valstī un kā tālāk virzīties pakāpeniskas lokas. Tātad, kas vispār ir zaļā ekonomika? Te ir viena tāda definīcija, kuras paņēma pa pamatu, definīcijas vairākas, vismaz 4 vai 5 redzēju. Tātad tā ir ekonomisko aktivitāšu sistēma, kas attiec uz preču un pakalpojumu ražošanu, sadalu uz izmantošanu, kā rezultātā ilgspējīgi uzlabojas cilvēku dzīves apstākļi, tajā pašā laikā nepakļaujas nākotnes paudzes vidas riskiem un ekoloģiskiem apdraudējumiem. Nu, principā šeit ir stipra ekonomiska definīcija, kura ir ietverts pastiprināt šis te vidas jēdziens un uzsvērts tā ilgspējīgi. Un kas ir zaļās ekonomikas sastāvdaļas, man likās visprecīzākais ir ekonomista Karla Burkharta definējums šīs te 6 sfēras. Tātad viens ir atjaunojamā enerģija, kā mēs visi saprotam, kas tā ir, visi saule, vējš, ūdens, biomasa, kas tur ietilpst, kas ir tas palīdzošais faktors, kur ir stipri ievērojami resursi mums pašiem. Tad ir 2 nozares, kas ir vislielākā izaicinājuma praktiski visās Eiropas valstīs, un tad skaitā ar mums, tā ir viena zaļā būvniecība, un otrs ir ekoloģisks transports. Tie ir vislielākā izaicinājuma, lai panāktu kaut kādus strateģiskos mērķus, kurus liela daļa no Eiropas valstīm un ne tikai arī nodefinējuši. Un tad ir tas, kas apver dabas sfēras, tātad ūdens, zeme, ko, ja mēs skatāmies kaut, teiksim, zaļās ekonomikas likuma kontekstā, tad mēs viņus varbūt neietveram, jo mums jau ūdens un zemes apsaimniekošana ir noteikti atsevišķā likumdošanā, protams, un arī atkrituma apsaimniekošana, kas ir ļoti svarīgs faktors. Tādī pašā laikā mēs zinām, ka to mēs atbalstam, un jau kādā gadījumā šīs ir 3 lietas arī ietilpst zaļās ekonomikas sastāvā. Es varbūt varētu teikt tā, ka es vēlētos, lai nepārsniegtu to laiku un vairāk runāt par tādām konkrētām lietām. Es šīs teorētiskās lietas es diezgan ātri pārskriešu pāri, kā nākošais, jo ko es pat negribēju visu lasīt, tas būtībā ir zaļā ekonomika un zaļa attīstība. Mēs to lietojam otru arī tulkojam kā zaļā izaugsma, šīs zaļās attīstības vietā. Būtībā tas ir kaut kas ļoti līdzīgs, bet, teiksim, tas sākumā, kas ir rakstīts, ka zaļās ekonomikas koncepcija pamatā ir ilgspējīga attīstība, tad es teiktu, ka, kā es to saprotu, ka zaļā attīstība ir zaļā ekonomika plus vēl dažādi veidi lietas, ko mēs nevaram tieši ekonomikas ietvarā ietvert, kaut vai cilvēku uzvedību un tādas lietas, kas nāk papildus tam, un tad mēs skatāmies, ka tā ir tā zaļā izaugsme vai zaļā attīstība. Bet es te visu šo te teorētisko definīciju nelasīšu. Tātad, pasaulē, kas virza šīs te zaļās attīstības strateģiskās lietas? Tātad tās varētu galvenokārt būt 2 lielas organizācijas. Pirmkārt, es minētu apvienoto nāciju organizācijas vidas programmu. Arī pavisam neiedziļināšos sīkumos iekšā, ja zināt, kad bija Rio jūnijā šogad bija Rio de Janeiro planētas ilgspējīgas attīstības konferences, kur tur runāja daudz arī par zaļajām lietām, un ne tikai tām, bet interesanti bija tas, ka tās atsauksmes pēc konferences bija īstenībā tādas daļai diezgan skeptiskas arī, un man krita acīs, teiksim, viens secinājums pēc konferences, kad būtībā vajag tērēt $10 miljonu vienai sapulcei, kurā mēs paši sev pārliecinām, ka mums jāiet zaļās ilgspējīgās attīstības virzienā. Ja? Tā kā būtībā mums runāt vajag, bet process tāpat notiekās, un teiksim, šeit ir pieminēta Šveice, kur pirmkārt jau ir viena no dažādos pētījumos definēta kā viszaļākā valsts pasaulē, citos viņa ir otrā zaļākā valsts pasaulē. Par Šveici es mazliet vēlāk pastāstīšu, bet man ļoti patīk, ka tāda viena sentence, kas tika minēta tieši saistībā ar Rio konferenci no Šveices puses, kad īsto cenu noteikšana dabas resursiem ir centrālais zaļās ekonomikas priekšnoteikums vienlaikus ievērot vienlīdzīgi to pieejamību.
Un šveicieši nerunā tikai par atjaunojumiem resursiem, bet dabas resursiem kā tādiem, ka mums jānosaka viņiem pareizā cena. Tas attiecas arī šeit, gan tiem, kurus mēs importējam no ārpuses, gan arī mēs pareizi nosakām cenu saviem resursiem šeit Latvijā, nepārmaksājot par to, jo to cenu mēs varam noteikt paši. Un otrs, kas ir svarīgi no apvienoto nāciju organizācijas puses, tad 2008. Gada oktobrī tika izveidota, uzsākta zaļās ekonomikas iniciatīva kopā ar UNESCO, Starptautisko valūtas fondu, Pasaules banku, kādām lielām organizācijām. Tika veikta globālā jaunā zaļā darījuma izveida, un būtībā tur ir tajā globālajā jaunajā zaļajā darījumā ir 3 galvenie elementi. Teiksim, kā pirmais ir minams uz nozara attīstību orientēts fiskālais atbalsts, un tur ir 3 tie galvenie atbalsta punkti, kas arī Latvijai minēti. Tad viens ir energoefektīva būvniecība, otrs ir zaļais transports un infrastruktūras plānošana, un trešais ir atjaunojami energoresursi, enerģijas ražošana. Ja? Tas ir viens, uz ko tas atbalsts ir vērsts. Otrais elements ir katras valsts iekšpolitiskās reformas, tas ir, un pirmkārt tiek uzsvērts nepareizo subsīdiju reformas. Es vēlreiz saku, es minu to, kas ir pie mums arī labojami. Un otrs ir svarīgākais ir vidēji draudzīgas attieksmes veicināšana ar dažādu stimulu un nodokļu palīdzību. Un trešais elements ir starptautiskās politikas uzbūve, tātad starptautiskā palīdzība nacionālai pārējai uz zaļo ekonomiku. Tas atkal būtu tas, ko apvienotās nācijas kaut kādā veidā grib stimulēt katrā dalību valstī. Un, protams, arī zaļo stimulu finanšu līdzekļu izmantošana starptautiska koordinācija, tā tomēr ir vispasaules organizācija. Tad ir otrā tāda ļoti būtiska organizācija, kā ekonomiskās kooperācijas un attīstības organizācija, jeb, teiksim, angliski mēs viņu abrīvotu lietojam kā OECD, lai viņi atšķirtos un būtu saprotam. Es vēlāk mazliet vairāk pastāstīšu par šo te organizāciju, bet var pateikt to, ka attiecībā uz zaļo attīstību OECD uzsvers, ka katrai valstī jānosaka savas zaļās attīstības scenārijas, kur izstrādē viņi ir gatavi ņemt dalību. Un otrs ir jāpanāk atteikums subsidēt fosilās izēvielas. Tad būs plusi gan vidē, gan ekonomikai. Tas ir viennozīmīgi, bez tā nekas nenotiks. Te ir tāds slaidīši apmēram, kā mēs redzam, kā virzās starptautiskās iniciatīvas. Tātad ir apvienoto nāciju organizācijas vides programmas lielais ziņojums. Tur ir gan 1000 lapus, ka to ziņojumu izlasa, tad ir par zaļo ekonomiku viss skaidrs. Es varbūt pārspīlēju, bet tas nav visiem jādara, bet tur ir ļoti daudz, kas rakstīts ceļu globālā kontekstā. Tad ir šāda zaļās attīstības stratēģija, mājas 2011. gads ziņojums, tātad to nodarbojas, kā jau minēja OECD. Tad ir šīs vasaras pasaules samits Rio, un nākošais, kas ir uz 20. gadu vērsts Eiropas ilgspējas attīstības stratēģija, kur arī ir viens no galvenajiem tematiem šīs ir klimata pārmaiņas, kurām es arī vēlāk bišķi pateikt. Ko es, teiksim tā, apskatot apvienoto nāciju organizācijas dažādas dokumentus, atradu būtisks, kas ir arī mums un uz ko jāvērš uzmanība. Tas ir viens jautājums, ir pārēj no brūnās zaļo ekonomiku, tātad kas to traucēja brūna industrija un politiskā inerce. Jautājums tāds, kas no mums no tā nav? Mums abi divi, gan politiskā inerce, gan brūna industrija. Kaut arī mēs sev pozicionējam šī brīdī kā zaļu valsti, tas zaļā valsts ir tāpēc, ka mums ir dabas resursi, mums hidroelektrostacijas un daļai naturālā saimniecība daudz kur. Zaļā ekonomika, otrais punkts, tad nav tirdzniecības protekcionisms, jautājums par to, ka ir atsevišķas valsts, kuras izstrādā zaļās tehnoloģijas, viņas eksportē un uzspiež savu cenu. Kā piemēru var minēt, ko es pats ar to saskāros, es nezinu, es neesmu redzējis dokumentu, bet ja mēs rēķinām, ka elektrības katlu uzstādīšanā mēs uz 1 megavatu jaudu rēķinām apmēram 1 000 000 eiro izdevumus, kā tas būtu, tad man teiks, ka principā viņas var 3-kārtīgi samazināt. Ja, teiksim, ir konkurence, jauna tehnoloģija izstrāde, tas var palikt krietni lētāk jautājumā par koģenerāciju. Ka būtībā šī tehnoloģijas izmaksas ir daudz mazākas. Ja, un par to daudz tur tagad tiek runāts un strādāts. Un trešais ir, kā izmērīt zaļo ekonomiku, tāpēc, ka mēs varam runāt, kā mēs gribam, ja mēs nezinām, no kura gala sākt, vai tie ir AR izmantošana, vai tas ir
siltumnīcas gāzu efekta mērvienības, vai tas ir darba vietas jaunas, kādā veidā izmērīt, mums tas jānosaka, lai mēs varētu prognozēt tālāko gaitu. Tālāk, kā jau minēju par ekonomiskās kooperācijas un attīstības organizāciju, tā ir 60. gados Eiropā dibināta organizācija, tā ir vispasaules organizācija, kurā pat labāk ir 34 dalību valsts, 21 no tām ir Eiropā, un 34 visu valstu ministri 2009. Gadā paraksta zaļās attīstības deklarāciju un deleģēja OECD izstrādāt sāk darbu pie zaļās attīstības stratēģijas. Nepārskaitīšu, kas viņiem tie galvenie punkti, kas tur ir iekšā, bet principā OECD ir tāda organizācija, kas palīdz valstu valdībām, kuri to sastāvā, kas tur darbojās, tātad izstrādāt vadlīnijas, stratēģijas un pētījumus. Un sektora griezumā OECD palīdz valstīm apzināt iespējamās ekonomiskās un sociālās problēmas. Viņi arī bijuši pie mums, mazliet pētījuši jautājumu par novērtēšanas sistēmu nodokļu ietekmei uz ģimenēm ar maziem bērniem. Dažādi scenāri izstrādā. Tā kā viņiem ir programmatūras, kur viņi liek iekšā, pēc tam nāk sapulcēs kopā, palīdz izstrādāt stratēģijas un acīm redzot arī likumdošanu jautājumos var līdzēt. Bet jūs esat dzirdējuši noteikti to arī, tas ir masu informācijas līdzekļos skanējis, kad mēs arī tā kā taisnīgi būtu kā OECD dalību valsti. Ja? Un mēs varbūt tad runāt par likumdošanas aspektiem mazliet savādākā, bieži vien arī savādākā sastāvā. Un ir indikācijas arī no citām valstīm, ka viņas atbalsta mūsu uzņemšanu. Igaunija ir iekas. Tātad Eiropas Savienības ilgspējīgas attīstības 20. gadam jautājumi. Tur ir dažādi minēti, bet jūs jau zināt to 20-20-20 principu, varbūt tās tātad līdz 20. gadam par 20% jāsamazina siltumnīcas efekta gāzu emisijas kopumā Eiropas Savienības valstī līdz 20% palielināt atjaunojamās enerģijas īpatsvaru, kur arī mēs, protams, ka jau tagad ierakstamies iekšā, bet tur katrai dalību valstī noteikti savs procents. Un par 20% paaugstināt energoefektivitāti. Tā, šeit ir atkal piemērs, kādā veidā izskatās atbalsts elektrībai atjaunojumiem energoresursiem Eiropas Savienībā 25 valstīs, vienkārši slaidā nevarēja vairāk ielikt iekšā pārējās divas, bet arī tur ir visās valstīs atbalsts ir. Mēs tagad runājam pirmām kārtām, kas ir pirmajā visizplatītākais, joprojām ir feed-in, zaļais tarifs, sauciet kā gribiet. Tas ir, teiksim, komentārs ir tāds, īsti sakot, tas ir 3 galvenās kompetences, tad ir garantēts pieslēgums, ilgtermiņa līgums, un 3. ir piemaksa pie brīvā tirgus cenas elektroenerģijai. Viņi var būt dažādi, bet, kā jūs redzat, visās Eiropas valstīs praktiski no tādām mums zināmām, piemēram, Somijai, kur ir fīna akcijas, viņi nelieto tādu, ja, bet viņiem ir smags nodokļu atbalsts elektrības ražošanai. Tā kā pagaidām joprojām jautājums ir par to, kāda ir tā cena, ko uzliek virsū tam, kas ir tā tirgus cena, jo caur nodokļiem jebkurā gadījumā nāk apakaļ šīs te investīcijas. Otrais ir prēmija tarifs, kas būtībā ir, kad pārvades operators maksā piemaksu pie brīvā tirgus cenas, tas ir mazāk izplatīs, ļoti bieži izplatīs, gan ir tas feed-in, ja zaļais tarifs kombinācijā prēmija tarifu. 3. ir kvotu sistēma, jūs redzat, cik valstīs tiek lietota kvotu sistēma būtībā skaitās pie tā nestrādā, jo būtībā tas ir limitēts tirgus. Un tad, ja tā kvota tiek iztērēta, tev atkal nav noiet, un tu atkal tas viss jautājums apstājās un tiek risināts no jauna. Un pārējie 3, kas ir diezgan daudz, tas ir tātad investīcija atbalsts, nodokļu atbalsts un finansiālās atbalsts vienkārši ko tādu, ko es, teiksim, sīkāk nekomentēju, bet kā jūs redzat, tā ir kopumā, kad atbalsts ir kurā gadījumā ir elektrībai. Tā, tagad es pāriešu, varbūt tur jau tādi konkrētāki jautājumi, kā atsevišķās valstīs, kuri krietni tālāk pavirzījušies šajā te zaļās ekonomikas, zaļās attīstības jautājumos. Un viena no tām, par ko mēs arī vienojamies, ka mēs apskatīsim vairāk, tā ir Lielbritānija. Viņi 11. gadā pieņēma zaļās enerģijas likumu. Zaļās enerģijas likuma pamat jautājums ir energoefektivitāte. Tas ir punkts numur 1 viņiem. Un viņi ir izstrādījuši tādu zaļās darījuma schēmu, kura būtībā
sākums tagad ir rakstīts 12. gada beigās, it kā doma ir oktobra beigās, ir iesākt pirmos darījumus slēgt, par to viņiem jau notiek tur apzināšana, kas kā tā zaļā darījuma skēmai kvalificējās. Būtība ir tāda, uzņēmums, vai tas ir energoapgādes uzņēmums vai ESCO uzņēmums saucamais, vai tas ir arī varbūt starpnieku uzņēmums, kas var vienkārši veikt šī procesa darbību, bet kurš ir kredītspējīgs, viņš izveido enerģijas plānu, tātad te ir energoefektivitātes uzlabojumiem, un viņam ir jākļūst par zaļā darījuma plānu, lai notiktu šis te viss process. Zaļā darījuma plāns viņš ir tad, kad energoefektivitāte ietilpst kopējās iepriekšējās izmaksās, respektīvi patērētājiem netiek paceltas izmaksas. Ja? Un tad, kad viņš kvalificējās kā zaļā darījuma plāns, tad ir pieejami zemes procentu likums aizdevumiem energoefektivitātes procesu veicējiem. Tas ir tātad tas zelta noteikums, ka ietilpst līdzinājās enerģijas izmaksās šīs energoefektivitātes pasākumi. Un būtībā, ar ko tas atšķirās no parasta kredīta, ka parasta kredītu uzņēmums vai pakalpojumu sniedzējs slēdz individuāli vienojoties ar banku, tad šeit ir cita sistēma, kad tu parādi to energoefektivitātes procesu aprēķinos, piemēram, tev ir kaut kāds 1000 vienības, kuras tev izmaksā, teiksim, siltums ražošana, bet tu iekļaujies tagad jaunās izmaksas, tev turpmāk ir tikai 500, par to no tās starpības tev ikreiz kalkulē no tiem 500 vienības starpības, cik ilgu laiku tev nepieciešams kredīts, uz cik ilgu laiku tiek slēgts un kāda ir procentu likme, lai tu varētu gan realizēt šo te projektu, jo izmaiņas tur nav iespējams, jo tur ir jebkurā gadījumā jāiekļaujās tajā, ko tu esi apsolījis, jo citādi tu vairāk finansē, nedabū, vai tur ir soda naudas, tātad tu iekļaujies un tev ir ilgspējīgi arī attīstība šim te uzņēmumam, kas ir sniedz šo te energoefektivitātes pakalpojumu. Vēl ko es gribētu teikt, par Lielbritāniju viņiem ir atšķirībā no citiem ogļu pārvalde. Viņi stimulē ogļu ieguvu pretēji naftas un gāzes izmantošanu enerģijas ieguvē. Kāpēc es to minu? Jo ogles mēs tā kā neuzskatām par atjaunojumiem energoresursiem. Viņiem zaļās enerģijas likumā viņi minēti, bet tas ir viņa resursi. Viņa to parāda, ka viņi atbalsta savu resursu pretēji tam, kas viņiem ir jāimportē. Un vēl jautājums, teiksim, par tiem pašiem feed-in, zaļajiem tarifiem. Lielbritānijā viņi slēdz līdz pat 25 gadiem. Viņi joprojām atbalsta, lai, teiksim, tas uzņēmums par 25 gadu periodā ne ar milzīgiem griestiem, bet viņš var eksistēt un sekmīgi konkurēt tirgu un arī nenogrīmt, teiksim, tā. Tad ir interesanti, viņiem ir atjaunojama energoresursu obligātums, varētu teikt, tāda misija, kad elektroenerģijas vai siltumenerģijas piegādātājiem jāiegādājas obligāti elektroenerģiju no atjaunojumiem energoresursiem, tad certifikāta sistēma. Bet es vēlreiz gribu vērst uzmanību to, ka tas attiecas uz piegādātājiem, nevis uz gala patērētājiem, kā mēs arī varbūt vēlāk bišķi parunāsim, kā šeit tas taisās notikt. Un tad vēl viņiem arī ir vietējo resursu novērtējuma fonds, kurš izvērtē Lielbritānijas pārsvarā pirmkārt jau Anglijas pašvaldības, kurām viņu apkurs sistēmas, un ir paredzēts 10 miljonu sterliņu mācību fonds, kur, teiksim, nosacīt 200 pašvaldībām, kuras vislabāk tām ir gatavas, tagad palīdzēt pāriet siltuma ražošanā no atjaunojumiem energoresursiem. Nu, un tas, protams, kad vairāk vai mazāk viss nāk no nodokļu naudām. Vai arī no privāta finansējuma, kā ESCO kompānijām. Tālāk ir mums tāda ļoti interesanta valsts kā Dānija, kas ir 2012. gadā pieņēmums panākusi enerģijas vienošanos, kas līdzēs izstrādātās enerģētikas stratēģijas 2050. gadam realizēšanu, tātad, un viņiem ir ambīcija pavisam liela, tātad līdz 2050. gadam 100% enerģijas ieguva no atjaunojumiem energoresursiem, gan enerģijas, gan transporta sektoros, pilnībā. Un 20. gadā sastāv 50% elektrībai no vēja ģeneratoriem un 35% no kopēja enerģijas daudzuma no atjaunojumiem. Tātad arī, protams, ka divi galvenie darbības virzieni, viens ir punkts energoefektivitāte, un otrs ir atjaunojumi energoresursi. Un minēšu, teiksim, interesantākos, kas raksturo to, cik viņi nopietni ir ķērušies pie tās lietas.
punktus, kas varētu būt. Pirmkārt, tā ir vējas elektrostacija jaudas palielināšana, nodrošināt 1,5 miljonu mājsaimniecību ar vēja elektrostacijas jaudas izmantošanas iespējām. Tālāk, ar 2013. gadu viņiem jaunos projektos, jaunās ēkās ir aizliegts uzstādīt naftas un gāzes izmantošanu balstītas siltumiekārtas. Aizliegts no 13. gada vispār. Ir, protams, ļoti liels atbalsts atjā no energoresursu efektīvai izmantošanai uzņēmumos veltīts. Attiecībā uz biogāzi, tur viņiem tā stratēģija, teiksim, bišķi mainās. Viņi paredzējuši to, ka viņi turpinās finansējumu biogāzes koģenerācijas elektrostacijām, tomēr tur, kur šīs te jaudas tiek pilnībā izmantotas, tātad, kur siltumu nodot un elektroenerģiju, protams, teiksim tā, neizmantot nelietderīgi, maigi sakot. Un otrs ir speciāls jaunievedums biogāzei, kas tiek nodot dabiskās gāzes tīklā, tiek piemēros tāds pats subsīdija apjoms kā koģenerācijas elektrostacijām. Tātad viņi stimulē šo te gāzes, nu, teiksim, pārstrādes veikšanu, lai viņi var pievienot dabiskās gāzes tīklam. Protams, ka Dānijai paredzās, ka vēja enerģija viņiem būs galvenais enerģijas nesējs turpmāk. Bet jautājums tagad par tā, ko tas viss maksā. Ir domāts, ka kopējais finansējums katru gadu pieaug līdz 20. gadam, un cik tā tas ir precīzi daudz maz prognozējams, tātad 20. gadā tas pieaug līdz 3,5 miljardiem dāņu kronu, bet kopējais ietaupījums uz energoefektivitāti un atjaunojumu energoresursu pielietošanu. Tad ir novērtēts par 2,6 miljardiem vairāk. Parādās finansiālais izdevums visiem šiem te procesiem. Tas ir tas, kas mums jādara, mums jāmāk izrēķināt arī, ko tas maksā pie mums un kā tas nes mums to naudiņu apakaļ. Jautājums, kas to un kādā veidā finansē? Energokompānija enerģijas taupības pasākumi tiek finansēti ar kompāniju tarifu un tādu enerģijas rēķinu palīdzību. Dānijā ir sabiedrības nepilnīgi droši vien, bet daļai vienošanās, kad visi piedalās šā te zaļās attīstības jautājumu risināšanā un būtībā visi sabiedrības saprot, ka tas ir vajadzīgs un tas īstais ceļš, kurā jāvirzās. Arī ir publisko pakalpojumu noteikumi, kas ir papildinājis elektrības saņēmēju maksātai elektrības cenai. Un viņi ir saskārušies tā, ka samazinās tātad obligācija fosilo izēvielu izmantošana, tātad samazinās arī valsts ienākumu ogļu, naftas un gāzes nodokļiem. Tāpēc tiek ieviesti piegāžu drošības nodokļi, kuri gan fosilējiem, gan arī atjaunojumiem energoresursiem, kas līdz ar to izlīdzina valsts bilanci, un valsts nav zaudētāji. Bet jebkurā gadījumā visvairāk maksā fosilais izmantotājs. Varbūt tad Dānijas ar to var beigšu. Tik man minūtes palikuši? 7. Ļoti maz. Tad es īsti pārspiešu pār tām teorijām Igauniju. Tur Igaunijā nekādas nav. Mums bija vienošanās, ka mēs paskatīsimies Igauniju. Igaunijā ir ilgspējas attīstības stratēģija, vidas stratēģija, tā ir vidas jomā. Un viņiem nav speciālas virzības normatīvu aktu jomā, lai kaut kā savādāk izskatītos tas viss. Tad ir Vācija, ļoti zaļi attīstīta zeme. Paskatieties, ko viņi ir salīdzinot ar 8. gadu. Mēģina panākt atjaunojumu energoresursu 50. gadā, viņiem ir domāti vismaz 80% apmērā. Emisijas samazinājumu. Tātad, kas viņiem ir svarīgi? Vācijas enerģijas nodokļu reforma, ko viņi sāka virzīt 99. gadā un panāca 2006. gadā jaunu virzību, jau kad Eiropa jau vairāk tendējās uz to, ka vajag iet šīs zaļās attīstības virzienā. Viņiem pieaugumi, kas šeit ir redzami, Vācijā ir noteikti jāmin tas, ka ir pirmkārt tā enerģijas nodokļu reforma veicināja to, ka visi šie nodokļi, kas ir no fosilā, viņi atgriežās apakaļ valstī ar atbalstu veidā, plus viņiem ļoti palielinājis darba vietu skaits, līdz ar to nav citi nodokļi jāmaksā daudz, un viņiem arī tas ir ļoti izdevīgi. Vācieši, protams, ka ļoti izmanto arī dažādas infrastruktūras atbalsts, viņiem tā likumdošana, protams, savādāk, viņiem daudz viņu šīs te nefederālās zemes piedalās, jūs redzat, tur arī, kā izskatās pilsētā tāda zaļā saliņa, tur tas izskatās
tādu lauku daļas jau ar tā kā ūdens novadīšanas sistēmu ar siltuma piesaisti un to tā neizpūšanu un tā tālāk ļoti zaļi. Jā, kas viņiem ir bijis, ko jau es minēju, transporta sistēma ir ļoti arī loģistika tur ir veikta. Viņiem ir stipri subsidēta vēja un saules enerģija, bet pat labāk pieaug biomasas un samazinās ūdens izmantošanu. Arī tas pats feed-in tarifs viņiem arī līdz pat 20 gadiem turpina slēgt līgumus. Tā, pavisam īsi arī varbūt ir mums tāda valsts kā Zviedrija, viņiem nav speciāls likumdošanas, viņiem ir Zviedrijas neatkarības un naftas produktiem līdz 20 gadām komisija. Viņiem ir līdz 20 gadam plānots 100% apkurē izmantot meža materiālu. Tas ir tas pats, ko mēs teorētiski varam izdarīt, ja mums ir līdzīgs, viņiem varbūt mazliet teorētiski lielāks meža apjoms valstī. Viņi noteikti uz energo taupību grib un uz pasīvajām ēkām ļoti iziet. Tad ir tāda valsts kā Somija, kurā ir atšķirīgs ceļš, viņiem ir liela atkarība no Krievijas dabas resursiem, un viņi būtībā to atjaunojamo energo resursu daļu nemaz neplāno izmantot tik daudz. Un tas būtu atkal, kas mums jāsaprot, ko atšķirās Somija no Zviedrijas vai Dānijas, kur atkal viss savādāk, teiksim, Ziemeļvalsts, Somija tā kā nebūtu Skandināvija, bet Ziemeļvalsts nav nemaz tik vienots šajā te politikā, un katrai viņai savādāk ceļa gājums ir. Es laikam nevaru arī par Šveici pastāstīt, viņiem ir galvenais izējas tīriem tehnoloģijām, liela nodokļa dažādiem atkritumiem. Enerģētikas stratēģija 2050, par Šveici arī var daudz ko runāt, bet arī tur ir savādāk sistēma Latvijā, un galā tā nav Eiropas Savienības valsts, varbūt es arī iešu pāri. Pavisam īsti par Ontārio provinci Kanādā, kur ir zaļās ekonomikas likums pieņemts 9. gadā, bet tur ir pilnīgi savādāk likumdošana, bet tā ir vienīgā, kas saucās zaļās ekonomikas likums. Viņam ir likums, lai atbalstītu arī taupību un sekmētu AR izmantošanu, bet likums vienkārši nosaka daudz citu normatīvu aktu izmaiņas virzībā ar zaļo ekonomiku. Viņam tas pilnīgi savādāk ir uzbūve nekā mums tajā likumdošanā. Tā, varbūt tad es pieeju par to, kas, lai mēs varētu pāriet ātri par Latvijas jautājumu, vai ko darīt tālāk. Ja mēs paskatāmies vispār, ko nozīmē zaļā ekonomika, un ja mēs ejam uz kādu zaļās ekonomikas likumu radīšanu, tad mēs paskatāmies, tas ir Amerikāņu universitātes viens pētījums, es viņu mazliet pārtaisīju, bet sanāk te kaut kur apmēram kādas 15 sfēras vai jomas, darbības, kurās ietilpst zaļā ekonomika. Un mēs te atradīsim no sākuma no AEK līdz zaļās būvniecības tīrām tehnoloģijām un beigās valsts pārvaldes citu iestāžu darbību, vairumtirniecību, pilsētu loģistika, kas arī zaļās ekonomikas sastāvdaļas. Ja? Tā kā mēs te varam skatīties, ko mēs varam no tā paņemt vai nevaram, bet būtībā tā ir tā zaļā, tā ilgspējīgā ekonomika, kas iesver mums praktiski visas nozars. Tagad, par cik mums tagad, man arī laikam beidzās uzstāšanās laiks, tad mani secinājumi, ko darīt mums. Pirmkārt, man interesē, kas, teiksim, šis te apskats, kā es viņu sauktu, ja tas vairāk vai mazāk ir tas, ko mēs teorētiski veicam, bet mums ir noteikti jāsadarbojas valstīm, kurām ir līdzīgas tendences, vai arī varbūt zināmā mērā atšķirīgas, bet mērķis ir galā mums ir viens. Un es, piemēram, domāju, ka mēs varētu dziļāk izpētīt tiešām pavisam sīki, kā tas notiek arī viesojoties tur Dānijā, Somijā, kāda viņiem ir stratēģija, kāpēc viena dara tā, otra tāda. Viena nav līdzīga mums pēc dabas resursiem, bet grib panākt 100% visu, un otra ir atkal tuvāk pie šiem te mūsu gāzes kaimiņiem, ja, un viņiem atkal tā doma ir savādāk, kaut gan Somijā kaut tie paši meža resursi, jūs ziniet, ir ļoti daudz. Ja. Tad otrais ir, protams, analītiskā grupa, varbūt tas pētījums, kas veids finanšu aprēķinu zaļās ekonomikas realizācijas ietekmē. Tas ir, par ko es tur teicu, mums jāmāk sarēķināt, cik mēs investējam, cik mēs dabūnam apakaļ caur dažādiem nodokļiem, darba vietām un visām ekonomiskajām aprēķiniem, kuras, principā, izējot tautai sākot ar energoefektivitāti, mēs varam pateikt aprēķināt, mēs varam AR resursus izrēķināt un tālāk iet uz citām nozarēm, kur arī ietilpst šajā zaļās ekonomikas sfērā. Otrs, mums nav likuma noteikuma, mums ir stratēģija ilgspējīgas attīstības, kur arī Ķīļa vadībā 10. gadā arī tika definēts zaļā ekonomika. Viņš jau tad, es arī agrāk nezināju. Tur ir rakstīts iekšā, kas ir zaļā ekonomika, ka mums jāiet ir tas ceļš, un tas bija 10. gadā. Bet nav mums likuma noteikuma, kas pateikt, kā tiks atbalstīts un kā mēs to darīsim. Nākošais mums jāpasaka ne obligātajam iepirkumam gāzei. Ja kurš pateiks, ja tā nenotiks, tā nebūs, un te tagad cīnīsies pret. Kādai gāzei? Biogāzei? Nē. Obligātam iepirkumam dabas gāzei, ja.
Jā, tāpēc, bet jebkurā gadījumā mums 17. gads mums kaut kādā veidā ilgspējīgi jāpasaka, ka mēs uz to ejam, lai mēs vispār varētu kaut ko darīt šajā jomā. Nākošais fosilā izēvielu nodokļu mums ir nepareizi, galīgi tas ir skaidrs. Ilgspējīgi politiski virzība, lai mēs varētu virzīt dažādas normatīvas, sabiedrības izpratne ļoti zema. Ir tā kā Einārs jau teica, ka mēs domājam, ka tagad mēs ir dārgi kaut ko pastalās maksāsim un nav vēl paliksim. Un pēdējais, ko es gribētu šajā slaidā minēt, enerģētikas bankas, tātad zaļās ekonomikas virzības iespējami tikai, tā nebūs tikai attīstības banka, bet arī, ka speciāli bankas vajag tātad taisīt. Tātad, pavisam īsti pēdējais slaids manējais. Fosilie nodokļi, tātad, ko tas nozīmē? Tie aiziet zaļajām tehnoloģijām, izpētē ražošanai, īvēšanai, enerģijas ražošanai, tātad pēc tam nāk enerģijas nodoklis gan fosiliem, gan atjaunojumiem, un līdz ar to tas atnāk apakaļ valstī. Zaudētājs ir tas fosilais. Jā. Šī gadījumā. Tātad elektroenerģijas ražošana, ilgspējīgas sistēmas radīšana, certifikāti iedējāt komplektā ar pieeja tīkliem. Tas nosaka to, par ko tagad ir diskusija, ka mums varbūt tomēr kaut kāds vidus ceļš jāizvēlās tam, ko mēs gribam iet šī brīdī, ko ekonomikas ministrija saka, un padiskutēt vairāk spēcīgāk par to, kā tas vispār izskatās. Tālāk jāmaina noteikumi energoefektivitātes pasākumiem, jo jūs paši ziniet, ka Rīgā mēs nevaram nesiltināt neko normāli. Mums ir jādod iespēju visiem, ir jāsaprot, ka tas sanāks nevis dārgāk, bet lētāk, un rēķini nepaaugsināsies. Un tad nevis ar katru tiem, kur mums katrā mājā puse dzīvo valstī nelojāli pilsoņi vai citi, kas vispār nekad nesapratīs, par ko iet tur runa, viņi neatbalstīs, līdz ar to mums jāmaina kardināli šī situācija. Un pēdējais ir pašvaldības siltumsistēma analīze un finansējums to pārējais atvienot energo resursiem. Es ieteiktu tā arī darīt, lai mēs visu to varētu. Un kopumā tātad šīs ir tie galvenie, kas mums ir vajadzīgi, un visi ir svarīgi politiskā griba, sabiedrības atbalsts, nodokļu, finanšu sistēmu, savu izpētu ražošanu, savu resursu. Bez kā no tādiem mēs kopēji ilgspējīgi un zaļu attīstību nepanāksim. Labi, paldies, ar ko es varbūt tad arī beigšu. Es domāju, ka mums būs vistuvākajā laikā, jūs varēsiet redzēt daudz detalizētāk pētījumu, kur būs arī tas, ko Mārtiņš nepateica šodien. Tā kā visas tās valstis varēsim izanalizēt un redzēt. Jā, bet tas ir garāk sarunas, kaut vai galvenokārt tāpēc, ja mēs jau varētu arī vēlāk padiskutēt par to, bet tas laiks kāds ir. Vai no šīs konferences kaut kāds iedoms materiāls, to, ko jūs tātad? Jā, es beigās pateikšu, mēs noteikti tos te aizsūtīsim. Ja autori piekritīs, tad noteikti, un es domāju, ka visi piekritīs arī. Tā kā visi, lūdzu parakstīties visi, kas šeit piedalās, atstājot savas koordinātas. Ja, tad, kā es arī minēju, un kā Einārs minēja, viens no lielajiem pilāriem mums ir tātad energoefektivitāte. Un man lūgums